Hello! Mēģināšu īsi un pēc iespējas konkrēti visu pastāstīt. Tātad Henrija projektu atradām pavisam nejauši. Sāku redzēt TikToks un Instagram stories un kaut kādu kontentu pavisam salīdzinoši nejauši, jo es pati jau ilgstoši biju tievēršanas procesā. Es 5 gadus aktīvi fastoju, neēdu pēc 4 vakarā. Veiksmīgi ar to notievēju par 20 kilogramiem, kas tā kā bija ok. Bet tieši tajā momentā, kad es sāku aktīvāk redzēt viņu kontentu, svars stāvēja uz vietas diezgan ilgu laiku, un principā es vienkārši ēdu, ko es gribēju līdz 4:00, un tad laikam tas kaut kā kompensējās. Bet jā, sajūtām ar vīru abi to, ka mums vajadzētu drusciņi saņemties, mums tuvojās kāzas, mēs gribējām būt tādi frišāki uz šo pasākumu, un tad bijām gatavi pievērsties šim jautājumam nopietnāk. Līdz ar to uzsāku projektu pie Henrija. Man ļoti patika pieeja, man patika materiāli, man ļoti patika tas, ka mēs varējām pakonsultēties, un viņš ņēma vērā to, cik ļoti svarīgi man bija katru dienu ēst baltmaizi, brokastu pārslas, iedzert vīnčiku, uzēst kādas foršas uzkodiņas, ko es arī principā darīju. Un tā līdz kāzām es ne tikai sasniedzu savu labāko dzīves formu, kāda man jebkad ir bijusi, un arī mans vīrs notievēja par aptuveni kādiem 15, ja ne pat vairāk kilogramiem. Un tas viss bija turpinot, baudot dzīvi, ēdot visādas uzkodiņas un visādas labumiņus, ēdot twisterīšus katru dienu, ēdot baltmaizi katru dienu, un arī brokastu pārslas nepazūd no manas ēdienkartes nevienā brīdī. Man ļoti patika tā pieeja, nulle judgment, fonā kliedz pērts. Jā, pēc šī projekta principā bija tā, ka es sasniedzu savu mērķi svaru, kas bija 55 kg, un burtiski nedēļu pēc tam es uzzināju to, ka es esmu stāvoklī. Un tagad mēs jau audzinām 10 mēnešus vecu bērniņu. Līdz ar to es noteikti pēc kāda laika, kad noslēgšu bērniņu barošanu, atgriezīšos Henrija projektā ar jaunu sparu, ar iespējams pat citādāku pieeju, bet noteikti atpakaļ pie Henrija, jo viņš saprata tieši visu, kas man ir vajadzīgs, un piemeklēja tieši pareizāko ēdienkarti gan manām, gan slepeni arī mana vīra vajadzībām. Tā kā paldies, un vēl veiksmi visiem, kas arī nolēma pievērsties šim.